Uzzinātu nodokļus. Ko darīt, piemēram, cūkopiem šobrīd? Kuras cūgaļi šobrīd nav konkurētspējīgi pēc savām cenām un izmaksām? Viņas ir viens no mehānismiem, varētu būt. Ir tā sauktās 100 latnieku programmas, turpmāk laikam 80 latnieku, kuras principā ir liekēža armija lielākoties. Tā ir nauda aploksnēs. Varētu izstrādāt tādu principu, kad zemnieku saimniecības īpašnieki ir tie, kas paraksta tās augtās darba lapas netiešā veidā. Viņi, pieņemsim, tie cilvēki, kas pie viņiem nāk strādāt, viņi paraksta šīs darba lapas pašvaldību atbilstoši noteiktajai kārtībai. Un tādā veidā šī pašizmaksa noteikti samazināsies. Jo zemnieku saimniecības īpašniekiem, lai nodrošinātu kaut vai 100 latu algu, viņiem ir jāmaksā, nauda jāatvēl vismaz 150. Tas ir jūsu ieteikums cūkopiem, ja? Kāpēc arī viņiem, protams, viens no variantiem. Šī nauda šobrīd tiek tērēta neliederīgi. Bet ir daudz naudas. Tas ir kopējais jautājums. Redziet, nav jau tā, ka tikai ja mēs skatāmies tīri tā kā gaļas industrijā, bet vēl jau ir arī pārvadāšana, tā cūgaļa ir jāved uz veikalu, pēc tam ir veikalnieks, veikalam ir jāpelna. Un šeit visur, kad mēs saskaitām visus tos kopējos izdevumus kopā, tad Latvijā tā produkcijas gala cena, viņa salīdzināmās mērvienībās vienkārši ir dārgāka. Un tāpēc arī ir jāskatās nevis tā kā viens maziņš gabaliņš, kas ir šaura tāda, teiksim, tā niša. Kāpēc produktu cenas ir dārgākas? Būsim godīgi. Arī zemnieki kādreiz pie tā pieliek savu roku. Un ir jautājums, piemēram, par bezakcīzes dīzeļdegvielu. Zemniekiem šī dīzeļdegviela pienākās, un tad ir konstatēti daudzi gadījumi, pāri par 700 gadījumiem, kur šī dīzeļdegviela tiek salieta džipos, tiek tirgota, un valsts nedara neko, piemēram, lai šo sistēmu apturētu. Kāpēc dīzeļdegviela? Jā, lai nevarētu, piemēram, iekrāsot šo dīzeļdegvielu. Es gribētu tomēr cienījamie mūsu sapulces vadītāji nepārmest šo lietu visiem zemniekiem. Ja kāds atsevišķi to dara, viņi nevajag tik milzīgi vispār. Mēs zinām, ka pamatā zemnieki ir godprātīgi. Viņi izlieto šo dīzeļdegvielu tiem mērķiem, kas ir. Ja ir pilni, es nekur neesmu redzējis patreiz publiskā presē kādu konkrētu gadījumu, kur sauks tāds un tāds cilvēks vārdā, kas to degvielu būtu tirgojis. Tāpēc, ka šobrīd principā ļoti tas, man liekas, ir pārmetums. Es uzskatu visai zemniecībai, kas pamatā šo dīzeļdegvielu izmantot tieši tur, tie nav pārmetumi visiem zemniekiem. Jūs to ļoti labi saprotat. Jā, bet tas, ka jābūt kontrolas mehānismam, tas ir skaidrs, bet pieminētā konkrētajā lietā ar bezakcijas dīzeļdegvielu